temperaments, izmērs vispārējais. Tāpēc tas atkal izskatās mazliet savādāk, bet izlasim ir jānovērtē gan suņa izskats, temperaments un šķirne, gan tas, cik viņš kārtīgi un disciplinēti strādā rindā. Uz tempa maiņām galvenais nav ātrums. Šajā klasē ir arī kustība ātrā tempā. Tas nenozīmē, ka pendleram ir jāskrien cik spēka. Galvenais ir, lai tiesnesis var novērtēt, ka mainās suņa solis, ka suns maina soli. Jo skriešana un iešana, protams, atšķirās. Vēlākās klasēs nāk kustība klāt arī lēnā tempā, kur atkal ir jāredz tas, ka suns pārvietojas mazliet savādāk. Un suņa uzdevums ir uz pagriezieniem nepazaudēties, jo, kā jau teicu, uz pagriezieniem papildus komanda atļauta nav. Papildus komanda blakus tiek dota tikai uzsākot kustību un veicot pagriezienus un soļus. Un starp vingrinājumiem, protams, ir jāpaslavē suns. Vienalga, vai ir sanācis izcili, vai varbūt mazliet mazāk. Šoreiz kaut kas ir izdevies, suni vienalga vajag samīļot un pateikt, ka saimnieks ir apmierināts, lai turpmākajā darbā sunim būtu stimuls strādāt, lai viņš nesāktu domāt, kas ir noticis, kāpēc saimnieks mani neslavē, vai es daru kaut ko nepareizi. Валю пошлите или поднять. Вон упал около палатки. Только чтобы он кругом обошел. Sunim ir jāpaliek stāvas pozīcijā, tam sēdas pozīcijā. Nākamajās klasēs šie elementi tiek savienoti jau vienā vingrinājumā. Līdz ar to sunim ir jākoncentrējas ilgstošāk un jāuzklausās vēl uzmanīgāk, kura pozīcija būs jāieņem. Bet tas viss notiek pamazām, katrā klasē savu grūtību, jo šie suņi, kas vēl nav tikuši tālāk, tiem jau tāpat ir ļoti grūti startēt šādos apstākļos. Un piesaukšana no 20-25 metru attāluma. Komandai ir jāskan priecīgi arī sadzīvē. Šī piesaukšanas komanda ir ļoti svarīga sadzīvē, tāpēc to vienmēr vajadzētu dot priecīgā intonācijā. Suns daudz vairāk uztver tieši intonāciju, nevis konkrētos vārdus, ko mēs sakām. Protams, ja regulāri atskan viens un tas pats vārds, tad arī suns iemācās, ka tas nozīmē tieši to, bet vienai konkrētai katrai komandai, izmantojot mazliet citu intonāciju, mēs varam sunim šo saprašanu atvieglot, un vienmēr dodot vienā intonācijā konkrēto komandu, šo komandu suns iemācas daudz ātrāk. Apmācības ceļā, protams, arī tiek pievienots šis žests. Sākumā kucēnus mācot ar kārumiņu rokām, lai sunītis vienkārši ar purmeņu sekotu šim kārumam. Pēc tam, kad vēlāk jau suns zina šo komandu, tad tiek dots tikai žests, un pašās beigās žests tiek noņemts un tiek dota tikai balss komanda. Kā jūs redzat, Džefersons sēžas frontāli, pienesot aportu un piesaukšanā. Tas ir atļauts. Suns drīkst sēsties vai uzreiz blakus vai frontāli, un pēc tam, pēc stjorta atļaujas ieņemt pamatpozīciju, obediencē nav noteikts, ka obligāti uzreiz būtu jāieņem pamatpozīciju. Un komplekss arī šajā klasē no 5 metru attāluma tika pozīciju maiņas, sēdi un guli. Валя, опять. Посмотри, опять упала. Я понимаю, что там происходит.
valsts komandai tiek pievienot žests, jo, ja vēlāk nākamās klasēs attālums attiecīgi OBD2 ir 10 metri un OBD3 ir 15 metri, tad šādos apstākļos, kā mēs atrodamies šodien, valsts komanda var arī nebūt sadzirdama, ir ļoti daudz citu trokšņu, un līdz ar to sunim šis žests mazliet palīdz saprast, kas tieši ir jādara. Un barjera, piesaukšana pāri barjerai, suns nedrīkst aizskārt barjeru, nedrīkst sagāzt barjeru, un pēc tam ir jāapsēžas blakus, korektā blakus pozīcijā. Šī blakus pozīcija tiek vērtēta visos vingrinājumos, pati tas nav tas pamata elements. Vienalga, blakus pozīcija tiek skatīta bez pārtraukuma, gan iešana blakus, gan apsēšanās blakus, lai suns nebūtu šķīvi, lai tas nebūtu pārāk uz priekšu vai atpakaļ. Un kvadrāts, kurā sunim jātrāpa apmēram pa vidu. No kvadrāta drīkst ārā būt tikai asta, kāda ķepa, vai pat maz gabaliņš ķepas ir ārpus baltās līnijas, vingrinājums netiek ieskaits.